Vakar, Viktor, esmu pabeidzis projektēt jūsu mēbeles, un rezultāti ir sekojuši. Tātad naktskapīši, atvilknes ir ar tiponiem, tās ir Blum vadotnes, kurās jau uzreiz ir iestrādāti tiponi. Bija vēlme, lai atvilknes dziļums ir 35 cm. Uzreiz ir jautājums, kāpēc tieši šāds dziļums, vai tā ir, tātad tur ir paredzēts kaut kādi noteikti dokumenti likt vai kaut kādas noteiktas lietas attiecīgā garumā, jo principā vadotnes ir, tā kā viņas iet ar soli 5 cm, ir 25, 30, 35, 40, 45 un tā uz augšu, līdz pat 700 mm garām vadotnēm. Vadotnēs tātad ir iestrādāti tiponi, pati vadotnes, pats vadotne, bet atvilknes dziļums sekojoši ir 274. Tas ir saistīts ar to, ka tātad, ja es tūlīt noslēpšu visu, tūlīt vienu sekundīti. Tātad pati vadotne ir 35 cm, bet no vadotnes tātad ir aizmugurējā mala, kas ir 16 mm tiek nozagts un 10 mm. Tā ir vienkārši vadotnes specifika, līdz ar to vadotnes, bet atvilknes iekšējais dziļums ir 27,4 mm. Ja tā ir specifika tieši 35, tad sakat, mēģināsim rast kaut kādus citus risinājumus, tad visticamāk nāksies izmantot, bet taisīt dziļāku, 40, tā lai iekšējā daļa ir 40 cm dziļumā, un līdz ar to varēsim vadotni paņemt 40 cm dziļumā, un tad atvilkne būs, protams, dziļāka, bet varam tā kā piedzīt. Bet vadotne specifika, jā, ik pa 5 cm nākošais izmērs solis. Tā, kas attiec uz materiāliem? Pacīk mēs strādājam ar Eger un Eger, Rehaus un vēl daži ražotāji, materiālu ražotāji. Un mūsu tiešais materiālu piegādātājs ir AIM Furnitūra. Tad pie viņiem es atradu līdzīgu toni, kas arī ir Eger un Eger krāsa. Tos mēs varēsim saskaņot tiekoties AIM Furnitūrā, tad, kad runa ies par materiālu izvēli, jeb toņu izvēli. Bet principā cita ražotāja, tas, ko jūs norādījāt, tonis, viņš ir pieejams pie cita piegādātāja, bet tā kā mēs neizmantojam ABS maliņas, tā ir viena specifika, mums ir AirTech maliņas tikai, tātad, mēs ejam uz to, ka tas ir maksimums pēc kvalitātes. Tātad viens ir AirTech maliņas, kas neļauj mums, teiksim tā, neļauj izmantot citu materiālu un aplīmēt viņu ar AirTech maliņas, jo AirTech maliņas nodrošina, paši mēs viņas nelīmējam, to mums nodrošina AIM Furnitūra. Latvijā vienkārši nav uzņēmumu, kas daudz izmanto tās AirTech maliņas. Tātad tas ir tā viena specifika, otra specifika ir pie cita piegādātāja. Dotajā brīdī es atradu Deko Rīga, kur jūsu toņu materiāls ir pieejams, viņiem ir ABS maliņas iespējams nolīmēt, bet detaļu izpildes termiņš ir līdz 3 nedēļām. Faktiski, sanāk tā, ka ja mums vajag tās fasādes tikai jūsu vajadzīgai tonī, tad tas ļoti pagarina ražošanas laiku un apgrūtina mums, līdz ar to tad beigās tas būs vienkārši nevajadzīgas izmaksas, nevajadzīga laika tēriņa. Tāpēc es domāju, ka materiāliem iespējams, ka mēs varētu vienoties tiekoties uz vietas AIM Furnitūrā, tad, kad tiks veikta materiāla izvēle un toņu saskaņošana, tad katrā ziņā ir līdzīgs tonis, ir pieejams pie mūsu patstāvīgā piegādātāja. Kas attiecas uz pašām mēbelēm, teiksim, no kā visas mēbeles pilnībā sastāv. Tātad muguriņas mēs neizmantojam, tā kā citi klasiskie ražotāji, kad muguriņām izmanto plānās HDF malas, bet plātnes mēs izmantojam pilnvērtīgu vai 16 vai 18 mm muguriņas. Līdz ar to tas garantē mums, ka tā mēbele kalpos ļoti daudz gadus, tā būs izturība un tā būs augsta kvalitāte, kā arī nepastāvēs, kā laiku tā mēbele varētu sākt ļodzīties, ļurkāties. Tas vienkārši mēs jau 7 gadus to darām un esam pierādījušies, tas viss ir pierādījies tā, ka ja izmanto kvalitatīvu materiālu, kvalitatīvu furnitūru un tehnoloģisku mēbeli saražo pareizi,
Varbūt viņi sanāk, nevis varbūt, bet viņi sanāk nedaudz dārgāk, bet ilgtermiņā mēs visi esam ieguvēji, gan klients, gan mēs paši. Tātad muguriņas šeit ir dotajā brīdī 18 mm, jo vienkārši šis tonis nav pieejams 16 mm biezumā, līdz ar to pieskrūvēt pie sienas, faktiski, ja jūs man pateiksiet, ka šeit un šeit ir nepieciešama cauruma, es viņus varu uztaisīt, bet principā meistars, kad stiprinās pie sienas, viņš vienkārši izborē cauri, tur, kur tas ir nepieciešams, 2 caurumus un ar dībeļiem pieskrūvē klāt pie sienas. Attiecīgi tas saistīts ir ar visām mēbelēm. Tātad, ja es pareizi sapratis, tad izmēri 40 uz 40 un tātad pēc jūsu dotiem izmēriem tika veikta maketēšana. Nākošais etaps, kas ir ar stiprinājumiem, mēs arī neizmantojam klasiskos skrūves, mēbeļu savilts un vispārējo. Mēs izmantojam tikai lielākoties, kur tas pieejams, tikai viena veida mēbeļu savilces, kas ir lamelo kabineo saucamie, kuru principā ar vienu skrūvi ieskrūva iekšā un tad virsū uzliekas vāciņš. Dotā brīdī šeit vizuāli ir norādīts balts, bet mums ir pieejami kaut kā 12 toņi un tad attiecīgi šeit piemeklēs brūnu. Un varbūt kādos citos projektos, kur mēs jau esam prezentējuši, kā mēs taisam, tad varbūt esat redzējuši, ka tur jebkuru vāciņu, teiksim tā, mēs varam izmantot no 12 toņu klāsta un pieskaņot tam. Tātad savilces ir kabineo, jeb mēs viņu saucam par genifiksiem. Tā, un tieši tas pats arī attiec uz atvilknēm. Atvilknēm arī mēs neizmantojam klasiskās konfirmātas vai kaut kādas krūves. Visur tiek izmantots viena veida furnitūra, kas nodrošina izturību, kvalitāti un vieglu montāžu un vajadzības gadījumā detaļas, teiksim, nomaiņas arī, ja kaut kas kaut kur notiek, tad ļoti ātri to var izdarīt, nejaucot visu mēbeli ārā. Tas, kas attiec uz šīm mazajām tumbučkām, šis video tāds būs garāks, pārējie video būs noteikti īsāki.